iekšā. Laikvarā zīvišķi. Ir. Kontanu. Meklē. Mazais bebrīts, ļoti labi. Ļoti veiksmīgi no šavām ātri. Tu bija jāmocās. Ne man, ne dzīvniekam. Ej, meklē! Uzmanīgi, ja viņš vēl kustās. Meklē! Ja neiekā. Lai viņš vēl neņem vēl. Neņem, lai viņš... Beigts, jau ņem droši. Bet viņš kustās. Tas nekas, viņam jākustās. Ja kuram cilvēkam. Blīn. Man būtu bailes. Beigts, galvā iešā. Meklē. Ļoti interesanti, kad ir viens tikai no tā augsts, drausmīgi augsts. Parasti salām visām jābūt uz zemāku ūdens līmeni. Bet tā ala pilnīgi sausumē ārā. Meklē, šitādiem vecākiem vajadzētu būt 2-3 bērniem minimums. Nevis vienam. Tad mēs iesim meklēt. Vēl ir jābūt. Vēl obligāti bebri. Ir 2 veidi bebri. Viena ļoti agresīva, kas parasti medīt suns ļoti saplēš. Un viena ir absolūti labsirdīga, ka tu atrokot viņam ap puļķi var bakstīts ar acīm, viņš acis aizmiedz un sēd. Un suns kož. Āstē. Reku bebris. Es koalī. Viņš ir iekšā jau. Skaties, Raimo, ka nenāk ārā. Paņem nos bises. Plinti ņem nos. Nāk ārā! Nu! Ai, dieniņs! Jā! Aizmuk. Redz, ko ir? Mieru. Tas ir lielais. Steidz. Aplam liels. Ui, šits. Tas ir riktīgi. Bebru karā. Lož. Vēl ir dzīvi. Tev bija taisnība. Specialisti. Mamma nomadīja. Jābūt vēl vidējiem bebrīšiem. Ne vidējiem mazajiem bebrīšiem. Lielos mēs abus noķēruši vienu vidējo. Nu vēl kāds vidējs arī kā var būt. Paiesim tev uz augšu, pastīties, kā tas ledus salausti, 2 reizes vieglāk medīt. Kā viņš nav salausts, tā ir medības ļoti sarežģītas. Ja tu sapratīsi, kas bebrs ir. Tev visu laiku tāds vādrīts tev, un tā ir tev bebri iedoši. Samedīt arī traktori tādi. Arī paiesim uz augšu, pastīsimies, vēl kā dāvā kaut kas nav.
Aha, ir. Tie bebri iekšā samainījām suņus mēs. Jāpagaida bišķi, lai parej. Tad jāiet sunim būs palīgā. Tad operators fiksēs, vai mūk uz augšu vai uz leju. Te ir daudz vieglāk, jo nav ledus. Arī dažreiz, kad ir viens suns, bebru, izmūk cits. Tāpēc visu laiku jāstāsti, vai kāds kaut ko neizmūk, ūdens ir tīrs, var ļoti labi redzēt. Kādreiz tikai pamūku zem zariem apakšā un viņi pat sēd. Es domāju, šoreiz tā nebūs. Nu, dosimies sunītim palīgi. Jāmeklē vieta. Atcerām tupi kā bebru. Tagad arī suns viņu ņemās ilgi, bet cerēsim, ka nebūs. Viņš sapās, kontakās. Neko bebrītis ir. Lai viņi redzētu. Jāredz, ka ir. Tur ir baigās sejas. Viņš nekustās? Viņš apsirdījies. Apsirdījies. Ej, no. Es arī kaut ko tādu pirmo reizi redzu. Apsirdījies un ir agresīvi. Tas ir labi. Ņem šit! Ņem šit! Ņem šit! Ņem šit! Ņem šit viņu! Ņem šit! Nesaprastu, kurā galā galva. Tas viņu apsēdīsim. Beidzot, beidzot! Ej, prom! Huzēt, ej! Huzēt! Kā šī galā galva. Nefilmētā bišķi priekš. Kāja? Liels bebrs dosmīties. Liels. Tas ir ļoti liels. Bebrs karās. Mēs esam visu labāk. Man būs drošāk bišķi pasākums, jo bebrs ir baigi lielais. Mums nestājas vieta. Tu redzi, cik viņš apsirdīgs bebrs. Ar rasti mēs nevar galā, jāprovē ir pakaļ kāriņiem uzlikt. Nedošu to kāju. Nav muļķis nemaz.
uzmanīgi. Iztenot. Šūtākais bebris šodien. Šitā, redz, ka ir, kad tehnika dāma nolaiž, kaut kādām grūtībām arī jābūt, nevar būt viss tik vienkārši. Protams, dzīvnieks jācenšas nomedīt maksimāli vienkārši un pareizi, lai viņš nemocītos. Lamatās, kamēr mēs tu ņēmāmies ar vienu, otrais iekris lamatās.